Esiet sveicināti! Šodien ir 2012. gada 7. aprīlis. Mēs atrodamies atpūtas vietā Rasa Spā, kur notiek seminārs jogas pamatprincipi. Mani sauc Elīna, un es pasniedzu jogu. Ar iepriekšējiem semināriem un lekcijām jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā www.jogas.lv, kur katrs var apgūt jogas teoriju un praksi, kā arī iepazīties ar dažādiem jogas veidiem. Mūsu šodienas tēma – pirmais jogas princips. Labi, tad īsumā mēs atskatāmies uz to, ko mēs paveicām vakar. Par ko mēs vakar runājām? Tas ir joga. Jā. Hatha joga bija vakarā mums. Mēs runājām par to, kas ir joga, jogu dzīvesveidu. Un tātad galvenās lietas ir, kas ir joga. Joga ir sevis izzināšanas sistēma, kas atbilst pirmajam un otrajam jogas principam. Pirmais jogas, ja mēs gribam izmantot ātrās metodes, klasiski mēs sāksim ar pirmajiem diviem. Tātad pirmais ir labestības virsloģikas princips, kur mēs apņemamies nenodarīt pāri nevienai dzīvai būtnei bez ārkārtējas nepieciešamības vai apņemamies rīkoties, kā liek mūsu pienākums. Un otrs ir loģikas un efektivitātes princips, kas saka, ka mums ir jācenšas, tā teikt, nepievērst uzmanību lietām, kas mums novērš mūsu uzmanību, netērējam tam spēku un enerģiju, ja tas neved mūs uz mūsu mērķi. Mēs nospraužam mērķi un darām visu, lai viņi arī sasniegtu. Labi, un tad mēs arī runājām par jogu dzīvesveidu un runājām par šiem 3 līmeņiem, sākot ar zemapziņas līmeni, apziņas līmeni, pa vidi ir apziņas līmenis, kurā mēs dzīvojam, kas ir loģika, un virsapziņa, kas ir virsloģika, kas jau, ko mēs ar loģiku nesaprotam. Lūk. Un tātad katram jogam, kas bija, viņiem bija mērķis. Mērķis bija, tā teikt, es un visums, mēs izzinām visumu, līdzeklis, mēs atteicamies no neziņas, un šajā ziņā mēs arī izmantojam visu, kas mums tajā brīdī ir pieejams, mēs izmantojam. Mēs negaidām, kamēr mums skolotājs atnāks iegūs mūsu personīgo mantru, vai kamēr mēs iegūsim tos kristāliņus, vai kādas speciālas zīmes, jo savādāk mums nekas nedarbojās. Muļķības, mēs daram to, ko mēs varam, jo kontaktējamies ar domu biedriem, cik tas ir iespējams, atrodam cilvēks, kas domā līdzīgi. Tad mums ir metodas, pirmais un otrais jogas princips, ko mēs izmantojam līdzsvarā. Atceramies, ja, kur mēs sevi piespiežam un kur mēs tā kā ļaujamies. Tad mūsu senči grib, lai mēs izpildām savu pienākumu, mēs rūpējamies par to, lai mums būtu bērni, un tad, kad viņi ir izaudzināti, mēs varam nodarboties ar visu, ko mēs gribam. Un ko mēs darām? Mēs ikdienā praktizējam, regulāri cenšamies praktizēt, un viss notiek. Lūk, tad skaisti jau tas pirmais jogas princips skan. Nenodarīt pāri nevienai dzīvai būtnei bez ārkārtējas nepieciešamības, ja kāda iespēja nenodarīt pāri nepastāv, mēs rīkojamies tā, kā mums liek mūsu pienākums. Lūk. Bet, pāanalizēsim viņu mazliet dziļāk. Mēs jau dažiem momentiem mēs esam pieskārušies, bet atkārtošana zināšana nāk, tāpēc mēs par to parunāsim, tā kā dziļāk. Lūk. Vai mēs jau arī runājām par to, ka, joga ir loģiska, un mēs apzināmies to, ka absolūti, pilnīgi ievērot šo principu nav iespējams. Un tāpēc ir šī atruna, ja tāda iespēja nepastāv, tad jārīkojas tā, kā liek mūsu pienākums. Jo, ja cilvēkam ir jāizdzīvo mežā, tad viņam ir jānomedī savus medījums, un viņam ir arī jānogalina, jo ja viņš grib izdzīvot. Ja?
Bet ja viņš pieturās pie jogas principiem, tad viņš cenšas to izdarīt maksimāli saudzīgi. Nevis tur biedēt to zvēru un dzenāt viņu tur no viena mednieka pie otra pakli, lai viņam, tā teikt, adrina līdz nabaga zvēram tur sit augstu vilni, bet viņš cenšas, to darīt pēc iespējas maigāk. Un ja viņš arī noķer to dzīvnieku, tad tas, kas viņam ir jāizdara, notiek uzreiz, nevis mēs tur kā mokam to dzīvnieku kaut kādā. Tas ir tā, ja mēs tā rīkojamies ar cilvēku. Tālūk. Tas tāpat kā mums, ja indieši automātiski praktiski pieņem, ka viņi ir veģetārieši, tad nevienmēr tas atbilst arī mūsu klimatiskajiem apstākļiem, jo mums tomēr reizēm tā gaļa ir nepieciešama. Un nevar tā vienkārši nospraust, šodien es sāku nodarboties ar jogu, un līdz ar to tu nedrīkst ēst arī gaļu. Jo mēs varam iebraukt tādās auzās, ka mēs vienkārši sevi kaut kur izdarīsim kaut ko neharmoniski. Un līdz ar to viss tas, ko mēs būsim izdarījuši, kā kaķim zemāstas. Nevienam, tas tāds. Lūk. Jo ir cilvēki, kuru pienākums tiešām ietver nodarīt citiem sāpes un ciešanas. Piemēram, dakteris. Lai viņš palīdzētu cilvēkam, brīžam viņam ir jānodara sāpes. Nevar to salauzt to kāju ar vaļējo lūzumu, sadegt arī tā, lai tu neko nejūt. Tu var būt absolūti anestezijā vai pilnīgi neko, bet pēc būtības nevar. Un tāpēc viņš to cenšas darīt pēc iespējas saudzīgāk un efektīvāk. Bet viņš arī nodara tā kā nosacīt tev pār, bet viņš rīkojas tā kā viņam liek viņa pienākums. Līdzīgi ir ar kareiviem, kur viņa profesionālais pienākums liek rīkoties tā, kā viņam liek viņa komandieris, bet šie cilvēki, viņi būs tie, kas vienmēr iestāsies par to, kā mazināt šīs te pārestības. Lūk. Jo ir ļoti svarīgi šīs te agresijas izpausmes visādi samazināt. Jo tas ir tā kā tas, ko mēs nesam līdzi no dzīvnieku ķermeņiem, jo tur bez agresijas tu nevari. Tu nes to līdzi tā kā tādā zemapziņas līmenī, un brīžam notiek tā, ka nevis mēs kontrolējam sevi, bet mūs kontrolē instinkti. Mēs tā kā tāds zvēriņš skrienam, mums vajag. Un mēs nedomājam par to, mums tā kā tāds bara efekts, varbūt esat kādreiz pamanījuši, izpārdošana, trakās dienas, cilvēki stāv, pūlis, tev neko tur nevajag, bet tu nonāc tajā pūlī, un tu pilnīgi uzstūdz to, jā, vajag, visi skrien, tu atnāc mājās ar pilniem maisiņiem. Es neesmu nopircis neko no tā, ko tev vajag. Ja nebūtu visa šī ažiotāža, tu pat nebūtu paskatījies uz to preci. Vispār, nemaz. Bet instinkts, pirmais ar rokām, elpoņiem, visus atgrūžam, ja? Bet tā ir, paskatieties. Un pacentieties tajā brīdī tā kā maksimāli, abstrahēties no šīs te pūļa. Nelieniet vienkārši tur iekšā. Es ļoti šaubos, ka tur būtu kaut kas tāds, ko jums patiešām ļoti vajag. Ja vajag, izdomājiet stratēģiju, sasniedziet mērķi, bet uzmanīgi. Lūk. Jā. Mēs arī vakar runājām par to, ka ir ļoti grūti definēt, kas ir labs. Mēs varam pastāstīt, kas ir gudrs cilvēks, inteliģents cilvēks. Mums ir dažādi etaloni vārdam, kas ir skaists. Un arī tas visu laiku mainās, bet kas ir labs? Tas ir tāds no tiem augstajiem virsloģikas plauktiņiem, ko mēs intuitīvi jūtam, bet izskaidrot nevaram. Mums nav tādi formulējumi. No otras puses, jūs taču jūtat, ka tad, kad
cilvēks ir labs un jauks, jūs automātiski pie viņa tā kā tiecaties. Ir tā? Nu, vai jūs tā kā, vai jūs ļoti uzrunā ļauni cilvēki? Katram savs ir labs, vienā būs labs cilvēks, labs nelīdzies. Jā, bet pēc runēt par, ka cilvēks no dabas ir labs, ka tu zinās, ka cilvēkam var uzticēties, ka viņš būs, tā teikt, tādas, svarīgas lietas, kas tev ļauj tā kā, jā. Arī, protams, pilnīgi pareizi, ka kas vienam var derēt, otram var nederēt, kas drīzāk ir tā, kas ir atbilstoši un kas nav atbilstoši tajā konkrētajā brīdī. Bet, jā. Būtībā ir tā, mēs, ar intuīciju jūtam, vai mēs tam cilvēkam varam uzticēties, vai viņš pēc mums šķiet labs, vai nav labs. Un kā saka, tad, kad mēs pārceļamies no vienas dzīves otrā dzīvē, kas mums paliek? Mums paliek šī te dzīves vērtības. Un ir tā, ka ir kādreiz cilvēki, kur ir labi, viņi it kā neko daudz nav dzīvē sasnieguši. Viņi tur nav banku uzcēluši, vai nebraukā ar Ferrari, vai nav bijuši tur visās pasaules malās. Bet tajā brīdī, kad šis cilvēks kaut ko tiešām vēlēsies, tas tā arī notiks. Ļoti efektīvi, ļoti ātri. Jo viņam tajā ziņā ir, tā izpratne par dzīvi, viņa apzināšanās līmenis ir krietni augstāks. Viņš to savu neziņu ir pārvarējis krietni, lielākā mērā nekā tas varētu būt. Tā. Un ja jūs saskaraties ar kaut ko pretēju šim te principam, jebkur, vai jogas tekstos, vai kādā citā lietā, tad jums tas bez žēlstības ir jāatmanto. Tā nav taisnība, kā mēs runājam. Mēs varam dažādi kļūdīties. Es varu nepareizi pateikt, man var nepareizi saprast, kāds var nepareizi iztulkot, sanāk kādu klusie telefonu brīžā. Jo ir taču spēlēts, ka viens nodod nākošiem, katrs kaut ko pievieno, katrs kaut ko atņem. Jā, un kādreiz ir balītais tāda laba lieta. Palaidiet divas informācijas, nevis vienu vārdu, divus tādus astprātīgus teikumus vai kādu anekdoti no divām pusēm. Un vienā brīdī viņš obligāti saskarsies pie viena cilvēka. Viņš saņems no abām pusēm informāciju, viņam būs jānodod. Tur nāk tādi brīnumāri. Ja jēga paliek, tas ir labi, bet parasti tā jēga nomainās tik krasi. Jā, un vēl aizliedziet viņiem atkārtot. Ko tu man teici? Jā, un tad cilvēkam viss tā kā, taču mums ir, mēs nepārtraukt analizējam ļoti dažādu informāciju. Nav taču tā, ka mēs nodarbojamies tikai ar jogu un vienai lietai mēs varam veltīt absolūti visu savu laiku. Mēs esam normāli cilvēki, ar normālu dzīvesveidu. Un joga ir kā daļa no mūsu dzīves. Jā? Mēs cenšamies viņu tā kā integrēt, kā smalki skan, integrēt mūsu dzīvē. Lūk. Tā, jā, mēs jau arī runājām par to, ka uzdevums ir maksimāli ievērot šo te pirmo principu. Ja tā kā mēs pilnībā to nevaram izdarīt, tad mēs cenšamies to darīt maksimāli. Savukārt minimāli neievērot otro principu. Bet jogā, tāpat kā jebkurā citā tādā mācībā, pirmais jogas princips ir noteicošais. Pēc tam iet otrais jogas princips, un tikai pēc tam iet trešais jogas princips. Jo, ja jūs to sagāzīsiet kājām gaisā, tur sanāks absolūta anarhija. Jūs tā padomājiet, jā? Es negribu ciest. Ja? Es atsakos no ciešanām, bet lai cieši citi.
Ja? Es būšu ļoti efektīvs, kāpšu par visām galvām. Ja? Un ievērošu savu pienākumu kaut kādu mistiski. Ja? Ja jūs atklātīsiet to visu apkārt, nepareizi paskatīsieties, tad arī sanāk diezgan tāda nežēlīga mācība. Tā arī, tā nav joga. Tāpēc pirmais princips vienmēr ir pats galvenais. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kā cilvēki dažādas lietas traktē. Un jums jāsaprot, ka jūs nevarat visu izmainīt vienā mirklī. Un iespējams, ka jūs nedrīkstat iejaukties šajā te līdzsvarā, kā mēs runājam par Āfrikas gadījumu, kad kādu labu darbu viņi izdarīja, aizvedu viņiem vakcīnas, bet reāli tagad to cietēju, vada cietēju skaits ir daudz lielāks. Līdzīgi kā daudzās attīstītās valstīs, kas ir liela problēma Skandināvijā, tagad arī Latvijā, mums ir tik daudz dažādu pabalstu, tik daudz visādu tik kā lai cilvēkiem palīdzētu, bet no otras puses ir tā, ka ir cilvēks vairs neredz jēgu strādāt. Viņam ir izdevīgāk nestrādāt, saņemt pabalstu, nekā tiešām kaut ko darīt. Lai gan tas pabalsts bija tieši viņa mērķis bija mazliet savādāks. Jo man pienākās. Ir dzirdēts tāds uzskats, man pienākās. Bet reāli, kad tu paskati, ko tas cilvēks, viņam ir gan rokas, gan kājas, viņš ir, puslīdz adekvāts, un visu viņš varētu, bet nē, viņam tā ir, viņš ir atradis to zemāko enerģētisko līmeni, kur viņam ir visērtāk. Un mūsu dzīvē ir tā, ja mēs kaut ko labu izdaram, mēs par to saņemam balvu. Ja mēs kaut ko nepārāk labu izdaram, tad mēs saņemam pātadzību. Nē, tā ir. Vai viņš kaut ko labi izdarīja, konfekte, vai brauciens uz kādu akvapārku. Sliktu izdarīja, tad kaut ko nevar. Mūtens nevar skatīt, pienāk. Ja? Bet, un tā mēs šajā loģikas dzīvē, mēs tā arī darbojamies. Tas tāpat kā mēs kāpjam pa karjeras kāpnēm. Kāda mums tur tie labumi? Mums algu pacēla, mums tur piešķīra darba mašīnu, mums tur kaut kādas pensiju iemaksas, mums tu jau kļūsti par partneri. Tas viss tev tā kā, tā. Bet ar laiku, praktizējot jogu, jūs iziesiet no šī te, šīs sistēmas, kur ir konfektīte un kur ir pātadzina. Ja, jūs jau paši izvēlēsieties, kuru ceļu ir. Lūk. Bet kā mēs atceramies, ja, tad mums bija šis te atruna, mums ir jārīkojas tā, kā liek mums mūsu pienākums. Un ja pienākums liek mums nodarīt kādam pāri, tad mēs arī nodaram kādam pāri. Lūk. Bet par laimi jāsaka, ka tādas globāli, tādas smagas lietas mūsu dzīvē nav. Nav mums katru dienu jāiet karā un jādomā par to, kuru, tā teikt, vai kā mums dažām svarīgām personām jāizvēlās, kuru pažēlot, kuru neapžēlot. Un tad mēs varam apskatīt tādu situāciju, ka, piemēram, ir kolektīvs, ir priekšnieks, un viņa pienākums ir būt arī gana barga, lai panāktu, ka lietas notiek. Savādāk, kas notiek? Darbiniekiem pīpauze, kafijas pauze, aizkavēšana, ātrāk aiziešana pusdienas laikā, vēlāk atnākšana, un darbs neiet. Ko tas viss beigās ar to, ka firma nobankrotē, un viņam ir jāatlaiž cilvēku no darba. Cieši viss. Tas nozīmē, ka viņa priekšniekam ir jābūt saviem rīkiem, kā viņš to dara. Tātad, viņam ir savs mehānisms, viņš var izteikt jājienu, viņš var samazināt algu, galu galā atlaist no darba. Tur boigojas, Bet viņam ir svarīgi ievērot
pienākumus, bet viņam atvēlētajās robežās. Viņš nedrīkst ļaunprātīgi to izmantot. Viņš te nedrīkst sākt nodarboties ar iebiedēšanu, ar šantāžu. Lai gan droši vien ir kaut kādas jomas, kur arī tādas lietas darbojas. Tad ir vēl tāda lieta, ka mēs runājam, ka pirmais un otrais princips ir samērā pasīvi. Mēs nodarbojamies tikai ar sevi. Un otrs ir trešais princips ir aktīvais princips, kad mēs arī citiem palīdzam izvairīties no ciešanām, ja viņi par to lūdz. Ir kādreiz tāda situācija, un kā es esmu labs cilvēks, man kāds palūdza palīdzību. Es dodos un palīdzu. Jā, neņemos. Vai tur nepūš vējiņš pirst? Lūk, un tu vari atmest no turienes stilvā. Bet ir taču mums bijusi saskari, ka cilvēks tikai nāk pie jums pasūdzēties. Viņam ir vajadzīgas jūsu ausis. Ir tā bijis, man ir tik slikti, dzīve ir tik nežēlīgi, ir tik grūti. Jā, tūlīt atnesīs stilvetiņu vēl viens, tur varēs ielikt. Viņš pa smagu, jā. Un zinat, ka jūs šajā situācijā nedrīkstat dot nekādu padomu. Ja? Ja jūs neviens neprasa, nejaukties. Jo, par labu padomu mums paldies nepateiks, par sliktu padomu vienmēr jums aizrādīs. Tāpēc, jā, nejaucieties tur, kur jums neprasa. Vai gan tas nenozīmē, ka mēs noskatāmies uz visu, kā tas notiek. Ja ir iestādes, kurām ir jānodarbojas ar kaut kādām problēmām, tad viņām tas ir jādara. Mums ir jāgriežas pie viņām. Vai kā brīžam mēs saprotam, ka tas nedarbojas. Mums vēl viena. Mēs zinām, ka ir dažādas metodas. Metodas ir izmantot, piemēram. Piemērs no Krievijas, bet arī, es domāju, ka atbilstoši mūsu mentalitātei, jo mēs visi esam ar līdzīgu vēsturi. Tur ir ļoti svarīgs jautājums par pierakstu. Ja tev nav Maskavas pierakstu, tad maz vai Maskavā strādāt nedrīkst. Tātad tur viss ir jāreģistrējās. Cilvēks saka, nē, es esmu joks, es nevienam neko nemaksāšu. Un staigā no viena kabineta uz otru, uz trešo, uz ceturto, un nekas nenotiek. Es taču nevienam nemaksāšu. Tad viņš aiziet pie sava pasniedzēja un lūdzu atbalstu šajā jautājumā. Pasniedzēju zināmi kontakti, viņš dodās uz turieni, viņam līdzi ir pudele, un jā, viņš ir spiests sadzert tūprālības ar šo te konkrēto ierēdni, bet pēc stundas cilvēkam ir pieraksts Maskavā. Ja? Un traki, kā joks tagad ņem un dzer un izmanto šādu te lietu. Bet katrā sabiedrībā tā ir iekārta. Ka ir reizes, kad mēs pat taisno nevaram. Mums katram ir tāda līdzi. Ir tur draugs, viss notiek ļoti, ir tur tās draudzīgās attiecības. Un viss notiek, viss ir skaisti. Savukārt nav šo attiecību. Tu aiziet kā tās pieklājīgi, viss, jā, es tur tāds labs un valds. Un tev katru reizi saka, nē, un nē. Vai gan, tev pat pienākās. Bet viņi atradīs kaut kādu atrunu, lai tev vienmēr, tas pie manis neattiecās, staigā tur un ne tur. Tā kā, jāsaka, ka joks nav gluži vientiesīts, kas, kā bāliņš, jā, ies un tā ļoti, viņš ir gana vietas cilvēks, lai viņš zinātu, kā ir kaut kādas lietas, kā tas darbojās. Tā ir reāla lieta, jā. Un katram no mums ir šis dzīves ceļš, par ko jūs parunāsiet rītā, mēs pat uzspēlēsim atbilstošu spēli, lai jums rastos tāda, jā, lai jums rastos šī te izpratne, kad, kā saka,
Harmas ceļš rada minimālu kaitējumu visiem. Ja? Un mēs saņemam no dzīves maksimāli iespējamo, ko mums ļauj karma. Katram jāskatās, citam tas ceļš, koridors, pa kuru viņš var iet, uz savu mērķi ir plašāks, citam šaurāks, bet no kā vienā vai otrā takas pusē mēs varam iebraukt diezgan lielās nepieciešamības. Un jā, tas ir šis te harmas ceļš, tas pirmais princips, otrais princips, kā mēs spējam viņus līdzsvarot sāstīt. Mēs atkārtojamies, bet tad, kad jūs katru reizi pāanalizēsiet tās lietas, jūs, tā kā dziļāk sapratīsiet to jēgu. Jā, par labestību. Ir bijis tā, ka cilvēks atnāk un saka, kāda jēga man būt labam? Un tur kaimiņš Saša, viņš visu mūžu zaļa, dzēra, tur pa sievietēm staigāja, un tur kaut kādu tur vaigo lietu, tur sagrozīja kaut kā, tur visi cilvēki pēc tam sūdzējās, ja? Kad tur melnā somiņa un miesas sargs un vēl kaut kas. Bet redzi, nomira. Un kāzas ar plauku, jā, viss skaisti. Jā, nav mūsu tā labestība loģiska. Nav loģiska, viņa ir, tas ir kaut kas augstās, tas ir tas, ko mums ir iedevuši. Un loģiska skaidrojuma nav. Bet no otras puses mēs tā bišķi paskatāmies, kāds ir mūsu uzdevums. Mērķis, mēs gribam būt laimīgi. Katrā cilvēka ielikt vēlēšanās būt laimīgam. Vai tas kaimiņu Saša savā dzīvē bija laimīgs? Viņš tā kā mētājās no vienas lietas uz otru, domādams, ka apkrādams citus, viņš būs laimīgs, vai tur mainot sievietes, viņam kaut kas tur būs labāk, bet mēs jau nezinām. Ja? Mēs taču nezinām, kā viņš jūtās. Galvenais jau kā mēs jūtamies tajā ziņā. Jo tiešām bez loģikas sanāk, kāda jēga būt labāk? Es drīzāk visu dzīvi izklādējos, dzīvoju šodienai, un tad rītā kaut vai pūnes pūni. Kā tad? Lūk. Tāpēc jāsaprot, ka karmas vidē nav iespējams izskaidrot to, kas ir labestība. Jo labestība ir kaut kas, kas ir virs karmas. Reizēm tā saka, ka cilvēks ir labestīgs vai labs pēc dabas. Un, kā jau es minēju, tad joga mums māca, ka piedzimšanas nomiršanas brīdī mums paliek tikai attieksme pret dzīvi. Jo to, ko būsiet sastrādājuši vai gribējuši iepriekšējā dzīvē, tā tas notiks. Jo būtībā viss ir mūsu spēks. Gribam tā, būs tā. Un jebkurš cilvēks, kas nonāk jūsu tā kā redzeslokā, ir cilvēks, kuru jūs esat vēlējušies redzēt. Kādreiz ir tā, ka ienaidnieki ir mūsu tā kā labākie skolotāji. Mēs no viņiem būstam ļoti labas mācības. Zini, ja? Jā. Un, kā saka, Dievs palīdzi man tikt galā ar maniem tuvajiem, ar mīļajiem, jo ar saviem ienaidniekiem es tikšu galā pats. Kādreiz ir tā, ka tie tuvie un mīļie mums sit vissmagāk. Un mēs nevaram, ir kaut kādas lietas, ko mēs nevaram izmainīt. Mēs neesam tiesīgi, jo mēs visi esam brīvi, tātad arī otrs cilvēks ir brīvs, un ja viņš tā ir paudis savu vēlēšanos, tad vienīgais, ko mēs varam izdarīt, mēs varam nekontaktēties, maksimāli ierobežot šo te kontaktu, lai gan kādreiz ļoti grūti. Ja? Tu esi apņēmies rūpēties par kādu savu radinieku, kuram ar veselību ļoti švaki, un katru dienu viņš tev vienkārši naturāli pilina uz smadzenēm, ja? Kad tu jau vairs neko nesaproti, kur rīts, kur vakars, kur labs, kur slikts, un ir ļoti smagas situācijas. Bet tas, kas ir mums notiek, laikam ir labākais, ko mēs esam pelnījuši. Mēs izdaram savu izvēli.
Lūk. Un tad ir tā praktiskā puse. Kā mēs to varam izmantot savā dzīvē? Mēs jau šodien runājām, pašu dienu sākām ar meditāciju par to, lai visi dzīvās būtnes būtu laimīgas. Un veltījām to 3 noteiktām kategorijām. Vienreiz tuvajiem mīļajiem, otrais cilvēkiem, kurus mēs nepazīstam, kuri nepazīst mums, un cilvēkiem, kas ir mūsu ienaidnieki. Zināmajiem, nezināmajiem, atklātajiem un slēptajiem. Savā ziņā tā mēs cenšamies strādāt ar savu negatīvo kārmu. Un beigās sanāks tā, ka būtībā pelnījām riktīgu nelaimi, bet mums varbūt iesāpēsies zobs, bet mums būs iespēja aiziet pie zoblārsta. Ja? Nu, tas arī ir tādas lietas, jo, ja jūs aptuveni 30 dienas papraktizēsiet vismaz šo te novēlējumu, un tas nemaz neprasa tik daudz laika, tad ticiet man, jūs attieksmi daudzajā ziņā ļoti mainīsies. Bet, nu, pat ja jūs dzīvojat tādā tā kā sabiedrībā, kur zost pēc zobu, it kā es neesmu labs, ne ļauns, es esmu tāds, kāds es esmu, kā cilvēks. Bet, ja jums ir kādreiz iespēja, pāanalizējiet dienu no pirmā principa viedokļa. Kur es rīkojos, kur man patika, kā es rīkojos, un kur es varbūt varēju rīkoties savādāk. Un varbūt, ka šad tad ir vērts rīkot, izanalizēt tās lietas, lai jūs zinātu, kur ir šis te sāsta. Tieši pareizi, jā. Nu jā, vajadzēs atkal izkustēties. Tūlītās mēs arī finišējam. Kur jūs tiešām varētu rīkoties pēc pirmā principa un kaut ko labi izdarīt. Sautīgu mērķu labi. Vai ne? Man labāka karma būs. Arī labi. Bet, protams, ir tā, ka dzīvē viss ir daudz sarežģītāk. Mēs nevienmēr varam redzēt, ka sniedzot vakcīnu, mēs radīsim daudz trūkumu cietējumus. Tā ir. Tā, diemžēl, ir. Bet, mēs varam pamēģināt. Un tas mums dos tādu pozitīvu rezultātu. Tad vēl ir jautājums. Mēs neizanalizējām tādu lietu, kā mēs tā kā cenšamies nenodarīt kaitējumu nevienai dzīvai būtnei. Kas ir dzīvās būtnes? Jā, mēs varētu tie, kas visi kustās un staigā, ja cilvēki, dzīvnieki, kukainīši, tādas lietas, vienšūņi ir dzīves būtnes. Kā ir ar kokiem? Ar augiem? Arī kokiem. Labi. Kā ir ar akmeņiem? Jā, kas mums vēl tāds varētu būt? Betons. Cements. Vai šis zīmējums ir dzīves? Būtībā ir tā, nemocīšanos. Tas, kas jums ir visapkārt, ir dzīves. Jogas izpratnē viss, kas mums ir visapkārt, ir dzīves. Vižam to ir tā kā pagrūti pieņemt, bet tā kā aiz tā visu stāv absolūts, tad mēs to visu uzskatām par reālu un par dzīvi. Ko? Tas ir tavs pienākums. Mēs, tad, ja mute ir jāmazgā, tad mute ir jāmazgā. Tad ir jānomazgā ievārījums. Ja tu gribi dzīvot, tas jau tāpatās kā ķert to zvēriņu mežā. Ja tev ir jāizdzīvo, tad tev ir jāizdzīvo. Tas ir tavs pienākums, ja tev jāpabaro ģimeni. Tāpatās ar putekļiem. Neizsūksi
sāks visādi citi mikroorganismi vairoties, un tad tev būs vēl lielāka karma, ja viņas visus pēc tam savāk, ja, no turienes. Tā kā, nu, nē, tavs pienākums ir rūpēties par tīrību, kārtību, jo tas ietekmēs tavu veselību. Jo jogi savā ziņā ir ļoti lielu uzmanību pievērš no tādām lietām kā organismu tīrība, dažādām tādām lietām. Iesaka pirms vai pēc jogas nodarbībām izmantot ūdens procedūras. Tā varētu tušs, vanna vai peldze ezerā, tā kā šodien tas 5, jā. Lūk. Un, jā, tāpēc mēs varētu mazu brītiņu veltīt šai meditācijai vēlreiz, lai jums pašiem būtu pēc tam vieglāk darboties, un mēs uzskatīsim, ka pirmo jogas principu esam gana labi apguvuši. Esiet sveicināti! Mani sauc Elīna. Ja arī jūs vēlaties uzzināt par dažādiem jogas veidiem un iepazīties ar jogas teoriju un praksi, aicinām jūs apmeklēt mājaslapu www.jogas.lv, kur ik viens bez maksas var apgūt jogu priekš sevis. Aicinām arī visus interesantus apmeklēt jogas nodarbības, lekcijas un seminārus. Praktiskās hatha un krija jogas nodarbības notiek katru sestdienu un svētdienu atpūtas vietā Rasa Spa.